kadastrālas vērtības nodokli, bet ne mazāk par 4 eiro. Paldies, Vadi, kurus turpmāk lūdzu personas vadu nesauciet, tas ir data aizsardzības likumā rakstīts. Labi. Ir priekšlikums virzīts domas sēdes aizdot lēmumu projektu, kas par lūdzu balsot. Pret, apturās, paldies. Par zemes vienības Jaunrīti, tad iznāmāšana Tālim, Cāzeram. Tāpat ir saņemts iesniegums no Tāļu Cāzera un par sagatavots lēmumu projektu šajā sakarā. Iznomāt Tālim Cāzeram uz 30 gadiem personīgās palīgsaimniecības vajadzībām zemes vienības Jaunrīti daļu 0,1456 hektāru platība. Un par zemes nomas maksas gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro. Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Lūdzu atzīmies mums. Ja es saprotu, tad šis punkts dzīvo teikumi. Jā. Tā kā es pirmo reizi sadījos tādu lēmumu projektu, tāpēc es uzdot jautājumu, tad mēs tā kā visā novadā vai nomāt to gribam, kā gribam? Nē, tur ir atsevišķs gadījums. Viņam brālis ir Sundažos, Laims Cāzers. Un tur bija arī problēmas, viņš bija ieķīlājis dzīvokli, pusdzīvokli, viņiem uz pusēm abiem diviem pēc vecāku nāves. Un tas tāls izpirka arī to dzīvokli, un arī grib sakārtot šo lietu, jo, viens ir normāls brālis, otrs, grūdienis, tā. Tā kā nav. Nebrauc no ķēpens pēc burkāniem ar suntas. Paldies. Lūdzu, vēl jautājumu. Aizdejo. Ir priekšlikums virzīts domas sēdes aizdot lēmumu projektu, kas par lūdzu balsot. Pret, atturās, paldies. Par zemes vienības piekritību Okas novada pašvaldībai. Atslēgvīt kaut kas lūdzu, Margaitas pagastā. Tātad zemes vienības Kreisliņi 2,0 hektāru platībā. Šā zemes gabala lietošanas tiesības pagājušā gada decembrī tika izbeigtas Andrim Badarniekam. Gadu laikā viņš varēja izmantot šī zemes gabala nomas pirmtiesības, bet ir saņemts viņa iesniegums, ka viņš to nevēlas darīt. Šis zemes gabals viņam nevar nodrošināt piekļuvi no koplietošanas ceļiem, tāpēc viņš ir uzskatāms par starpgabalu. Attiecīgi piekrīt pašvaldībai. Par to ir sagatavots ar lēmumu projekts. Noteikti, ka šī zemes vienība ir starpgabals.